Vēl viens lielisks veids, kā vari pelnīt interneta vidē, ir ar apdrukas biznesu, piedāvājot klientiem iegādāties visdažādākās preces ar kaut kādām attiecīgām apdrukām. Un pats labākais mūsdienās ir tas, ka šādu apdrukas biznesu var sākt teju bez investīcijām. Tavas vienīgās investīcijas būs saistītas ar mājaslapu un varbūt ar kaut kādām reklāmām, ja vēlēsies tādas izmantot, bet principā arī iesākumā tas nav obligāts, atskaitot mājaslapu. Mājaslapa gan būs obligāta un tā arī attiecīgi kaut ko mēnesī maksās, bet visādi citādi tev nav jāiegādājas nekādas neapdrukas iekārtas, ne kaut kādi apģērbi vai trauki vai kādi citi priekšmeti, ko tu vēlies apdrukāt. To visu izdara tavā vietā cits servis. Un šāda tipa servisus sauc par print on demand, jeb saīsinājumā šis POD, un tas nozīmē, ka uzņēmums izpildīs šo pasūtījumu tavā vietā. Viss, kas tev ir jādara, ir jāizveido mājaslapa, jāizveido dizaini šajās print on demand platformās, jāizveido produktiņi, jāsaliek izmēri, jāsaliek dažādas tehniskās lietas, jāpievieno šie produkti tavā mājaslapā, jāsaslēdz viss ar šo print on demand sistēmu. Tas varbūt izklausās sarežģīti, bet tas noteikti nav nekas sarežģīts, un arī atsevišķā prezentācijā parādīšu, kā to var ātri un ērti izdarīt. Un tātad mums ir dažādas šīs print on demand platformas. Es iesaku sākt ar Printify vai Printful. Abas ir no Latvijas cēlušās, tātad abām dibinātāji ir latvieši, bet tāpat, protams, ir dažādi citi print on demand servisi. Es pati esmu izveidojusi print on demand šo mājaslapu. Pagaidām gan man viņa nav aktīva, jo man vienkārši nav laika tai attīstībai, bet vairāki pirkumi man bija, un es izmantoju Printful, un vismaz Latvijā man bija tiešām zibenīga piegāde tiem klientiem no šīta Printful. Tā kā vienā dienā pasūtīja, otrā dienā jau bija klāt, bet atkal svētku laikā tur gan bija bišķīt ilgāka tā piegādīte, tā kā, tas arī var atšķirties. Tur par piegādi viņiem viss ir aprakstīts, kādi ir šie nosacījumi, kādi ir tie laika periodi, kādos viņi var izpildīt šo pasūtījumu, bet viennozīmīgi šī ir fantastiska iespēja, kā tu vari arī pelnīt. Protams, jārēķinās, ka varbūt tās peļņas nebūs tik milzīgas, it sevišķi, ja tu tēmēsi uz Latvijas tirgu, bet tu vari tēmēt arī uz ārzemju tirgiem, izpētīt, kas ir ejošs citiem, ko pārdot, piemēram, Etsijā, tur var redzēt arī tās atsauksmes, aptuveni, cik tie pirkumi ir bijuši, tā kā tu vari izsecināt, kas varētu būt potenciāli tādi pieprasīti produkti un arī attiecīgi izveidot šos dizainus un pārdot tos tālāk. Šajā prezentācijā es nevarēšu parādīt šos piemērus, tos es salikšu atsevišķā prezentācijā un video, gan tur varēs apskatīt šo manis izveidoto print on demand piemēru, gan arī pāris citus piemērus, kur cilvēki izmanto šo print on demand servisu, kā arī atsevišķi vēl mums būs video par to, kā tad izveidot šādu internetu veikalu print on demand servisam, kā saslēgt visu ar šo servisu, kā izveidot šos produktus, salikt visas tehniskās nianses, jau minētos izmērus, arī krāsas un daudz dažādas citas nianses, tad pie tā pieķersimies citos video. Tā kā šajā video jau paldies un uz tikšanos citos video. Atā!